10. psalms. Čau, čau! Tātad, kur mēs palikām? Rīga jūs sveicina. Jā, tātad 10. psalms. Saucās palīdzības sauciens pret bezdievīgiem varbalkām. Atkal Dāvids būs iekļuvis kādā cīņā. Kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā savā pārgalvībā bezdievīgais vajā nomākto? Kaut viņi paši sapīto savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdievīgais plātās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsēs lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. Bezdievīgais savā lielā lepnībā nebēdā ne par vienu. Visas viņa domas ir Dieva nav. Joprojām viņš sekmīgi turpina savu rīcību, un tavas soda tiesa ar vienu paliek tālu no viņa. Šņāgdams viņš vēršas pret visiem saviem pretiniekiem. Viņš domā savā sirdī, es nekad neklupšu un nekad nelaime nenāks par mani. Viņa mute plūst pāri no lāstiem, no viltus un varmācības. Ar savu mēli viņš rada postu un bēdas. Viņš slēpjas attālākās sētās un nokauj nevainīgo, kad neviens to neredz. Uz nevarīgo un bezspēcīgo vērsti viņa ļauno acu skati. Viņš uzglūna savā paslēptuvē, kā lauva savā alā viņš uzglūna. Lai notvērtu nabagu, viņš notver nabagu, ievelkot to savā tīklā. Viņš notupstas un noliecas, un ar varu norauj nelaimīgos pie zemes, un viņi viegli nokļūst viņa ķertnās. Tas spriež savā sirdī, Dievs to ir aizmirsis, viņš ir apslēpis savu vaigu un neredzēs to nemūžam. Celies, kungs, pacela Dievs savu alkoni. Neaizmirsti nelaimīgos, kāpēc, lai bezdievīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī? Tu pēc tā nekad nejautāsi, bet tu gan redzi postu un sirds dēstus. Tu vēro brīdi, kad pārņem to visu savās rokās, uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas pakļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. Satriec bezdievīgā un ļaundara elkoni, atrieb viņai negantību, dari tai galu. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem, un lai mūžam nav vairs citas tautas viņa zemē. Tu, kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, tu stiprini viņu drosmi, tu pievērsi viņiem savu dzirdīgo ausi, nesdams taisnību bāriem un grūdieņiem. Lai cilvēks, kas ir no zemes, vairs nedara varas darbus. Jā, tēvs, šodien esam priekšā visus tēvs, tos, kas ir neaizsargāti tēvs šīs pasaules, šīs zemes. Tēvs, kas ir pakļauti dažādu veidu, varmācībai. Tēvs, kas ir vājie, kas ir bāreņi, kas ir bez palīdzības, bez aizsardzības. Tēvs, lūdzu, ka tu pagodinies, tēvs, katra viena situācija arī, kuriem ir nav aizsardzības, kur kāds skatās apkārt un domā, viņai vai viņam neviena nav, es darīšu, kā es gribēšu. Tēvs, lūdzu, ka lai iztrūcinās katra tumsas valstība, katrs nelāks nodoms, katrs sirdī pret kādu, ko vērst, kas jau ir noskatījis, kas jau ir uzglūnējis. Tās, ka šodien esam priekšā tavas savas sirds, tēvs, ka mums arī nav viena alga par to, kas notiek apkārt, kas notiek pasaulē, kad ir, mēs visu laiku varam dzirdēt
jā, kad ir kādi neaizsargātāki bērni, sievietes, arī vīrieši, puiši, meitenes, vienalga. Nav svarīgi pēc dzimuma, bet jā, tās, kad ir noteikti viss šīs šausmas un jā, ka mēs varam zināt, ka ir ļaunums, ka mēs varam nenovērsties no tā, ka ļaunums patiešām notiek. Un līdz ar to mēs varam zināt, ka tu mums esi vajadzīgs, kad arī tu esi. Tās lūdzu, ka katrs viens varētu izvilkt savu galvu ārā no tās zemes vai jā, no tās izvēles neredzēt. Un tās lūdzu, kad caur šo izvēli arī redzēt. Tās, ka nāk arī tāda patiesa ticība uz tevi un tāda patiesa tāda vēlme un atgriešanās savā sirdī. Atzīt patiesību, atzīt, ka ir ļaunums, atzīt, ka ir sātans reāli, jo kurš gan varētu, kā gan cilvēks varētu darīt tādu ļaunumu, ja viņš, kā rakstīts, ka mēs necīnamies pret miesu un asinīm, bet pret garīgām varām tumsas valstībā. Un, jā, tās lūdzu, kad arī caur šādu kā atklāsmi, caur to patieso, caur to patieso satriektību pret šo ļaunumu, kā par šo ļaunumu, kad arī var atgriezties cilvēki pie tevis, kad var nākt un atzīt, ka mums ir vajadzīgs Dievs, kad ir vajadzīgs šī tiesa un taisnība. Un tās lūdzu par katru vienu iestādi, katru vienu biedrību. Arī ir tik daudz kristīgas organizācijas tās, kuras iestājās par vājākajiem. Un tās lūdzu, ka tu stiprini, ka tu piesūti finanses, ka tu piesūti atbalstu. Tās lūdzu, ka tu arī stiprini mūsu sirdis, lai arī kādās situācijās mēs nonāktu neaizsargātās pozīcijās, ka mēs zinām, ka mēs varam paļauties uz tevi, ka mums ir aizsardzība tevī. Tās lūdzu arī, ka katrs neaizsargāts cilvēks, ka viņš var tiešām atklāt, kurš vēl nezina tevi, kad viņš var paļauties uz tevi, viņš var saukt uz tevi, un ko viņš var pieredzēt tavu roku, tavu roku savā dzīvē. Jā, Svētais Gars lūdzu, ka tu vadi mūs šodien, svētī mūsu roku darbu, lai Jēzus Kristus, lai tavas asins ir pār mums, tava aizsardzība. Ved mūs tuvāk sev, ved mūs tuvāk savai sirdī, lai mūsu sirds sāp par to, par ko tavas sirds sāp, un priecājās par to, ko tavas sirds priecājas. Jā, visa slāva un gods un pateicība tev, kungs, ka varam tevi pazīt, ka varam staigāt kopā ar tevi.